Šīs grāmatas tā pamatfilozofija, ka mūsu mentālā noturība balstās divos lielos aspektos. Īstais es, jeb angļu termins ir real self, un šis īstais es attīstās un veidojās mūsu dzīves laikā. Tas nozīmē, ka ļoti liela ietekme vienmēr ir vecākiem vai vidē, kurā mēs augam un attīstamies, un ļoti liela ietekme ir tam, vai mums ir atļauts mūsu bērnībā būt atbildīgās situācijās, stresa situācijās, vai arī mūsu vietā tika viss izdarīts. Tas ir ļoti svarīgi, un arī otrs aspekts ir par to, ja mēs esam dzīvojuši ļoti negatīvā vidē, kurā vispār nav atbalsts un mīlestības mehānisms, ļoti bieži cilvēki var izaugt par tādiem kā perfekcionistiem, kuri vienmēr grib sasniegt savu rezultātu, un viņiem visu laiku liekas, ka kaut kas var pietrūkt. Viņiem ļoti liels uztraukums un stress veidojās tikai no tā, kad ir bailes, ka es nesasniegšu, es kaut ko neizdarīšu.